Labrīt, kolēģi. Vai mani dzird? Dzirdam un redzam, jā. Skaisti. Labrīt, kolēģi. Prieks šodien satiks, gardie domas sēdē, bet pirms mēs sāksim šo sēdi, gribētu sveikt pagājušā, šī mēneša jubilārus, un viens no tiem bija ļoti skaistā dienā, 4. maijā, savus 18 gadu vecumu un dažus gadus pieredzi svinēja Jānis Trupelnieks. Sveicam, Jāni! Kur pazuda skaņa? Valter? Jā, dzirdam. Tu man vari parādīt zāli, es neredzu zāli. Tagad? Višķi pagaidām. Kolēģi atvainos dažas minūtes tehniskā pauze. Jā, labrīt vēlreiz. Atvainojos par šiem tehniskām kibaļiem. Laikam uz nakti atslēguši internetu ir. Jā, tāpat arī sveicam Aigaru Pušparu, kur gan šodien laikam nav klātesošs. Aplausi Daudzbaltu dieniņu. Kolēģi, par darba kārtību. Šobrīd esmu komandējumā. Paldies par šo tehnisku iespēju šodien pieslēgties. Dienas kārtībā mums ir ienākuši 4 papildus jautājumi. Vai ir kādi jautājumi, ierosmi, priekšlikumi attiecībā uz dienas kārtību? Šobrīd neredzu. Vai
vai varam apstiprināt, papildināt dienas kārtībā 4 jautājumiem? Jā, varam. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai papildinātu darba kārtībā 4 dienas kārtības jautājumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Varam balsot. Julija, nosauc lūdzu balsojumu, man te nerāda balsojumu. Julija, tu mani dzirdi? Līdz mazu mirklīti. Tā, šobrīd ir tā, ka balsojumā par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu Iveta Relkeviča par, Ruta Cibule par, Marija Dulbinska par, Sergejs Maksimovs par, Svetlana Pavlovska par, Egons Salmanis par. Tā, kaut kas saka. Imants Slišāns nepiedalās sēdē, Jānis Trupalnieks par, Jānis Vansāns par. Šobrīd nosaukšu, kuri deputāti nepiedalās sēdē. Aldis Bukšs nepiedalās sēdē, jo atrodas komandējumā, Sandra Kaptēne nepiedalās sēdē, jo atrodas komandējumā, Sandrai Kinzulai ir attaisnojušas iemesls, Anitai Kokorevičai tieši tāpat attaisnojušas iemesls, Aigaram Pušpuram attaisnojušas iemesls, Imants Slišāns arī nepiedalās sēdē, attaisnojušas iemesls, un priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs piedalās attālināti, un Marija Dulbinska piedalās attālināti sakarā ar veselības stāvokli. Labi, paldies. Paldies, Julija. Jā. Kolēģiem balsojumu, tad lūdzu balsojumu kopumā par visu darba kārtību kopumā. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Julija, rezultāti. Tā, šobrīd visi klātesošie deputāti tieši identiski tāpat 9 balsojumi ir par darba kārtību. Jā, paldies. Un tad ķeramies pie pirmā darba kārtības jautājumā. Ziņu Jānis Trupalnieks. Lūdzu, Jāni, vārds jums. Labdien, kolēģi! Lēma projekts par Valmuižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanā. Kā jūs ziniet, mēs pagarinājām arī šo apspriešanas laiku, kas bija ļoti labi. Varēja piedalīties vairāk sabiedrības pārstāvju, saņemtās vēstules, ieteikumi, iebildumi ir izskatīti, sagatavojot šo tematiskā plānojuma redakciju. Pie kam katrs no deputātiem ir saņēmis arī kontaktu informāciju no atbildīgajām personām, kurām var, vai tā ir Kristīna, vai tā ir Valda Vansāne, līdz domes sēdē varēja kontaktēties, runāt un prasīt. Un nākamā lieta, ka šīs ir tā kā ceļa karte, pēc kuras mēs varam turpmāk strādāt, plānot, vadīties. Un dažādi, teiksim, kaut vai pa estrādi ir 2 vai 3 varianti iespējami un ieteikumi, tā arī daudzas citas lietas, ka nav noteikts, ka tur jābūt tieši tam, bet ierosinājums, ka tas tā varētu būt. Vai arī kādas izmaiņas infrastruktūrā vai kādā lietā. Un
Nu, man šķiet, ka šis, teiksim, būtu jāapstiprina dokuments un jābūt pa pamatu, lai tālāk izpildvara var plānot, var nākt mums stāstīt un saprast, kāda tad būs šī secība, ko mēs gribam realizēt, kā mēs gribam realizēt un kā mēs plānojam droši vien nākamo gadu budžetus un izstrādājam konkrētu darbības un rīcības plānu. Redziet, šīs pielikuma sadaļas un īstenībā man citu komentāru un informācija pēc komitejas sēdes nav mainījusies un nav arī saņemtas iebildes no komitejas deputātiem vai arī no izpildvaras pārstāvjiem. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Jā, paldies Jānim, kolēģi, vai ir kādi vēl komentāri par šo? Ruta, varbūt gribētu dzirdēt jūs. Jā, man liekas, šis dokuments ir tas dokuments, kas balviem bija nepieciešams ļoti sen. Balvos ir paveiktas daudzas ļoti labas lietas, bet mēs redzam, ka mēs neesam pilnībā izmantojuši visu to potenciālu, kas, kā balvi varētu attīstīties. Lietas, kas man liekas svarīgas balvos, balvi patiesībā ir pēckara pilsēta, un mums ir saglabājies ļoti maz vēsturiskās apbūves. Un šis plāns ļauj mums paskatīties uz tām vēsturiskās apbūves lietām, kuras mums ir līdz šai dienai saglabājušās, lai mēs tās paspilgtinātu un lai mūsdienīgo prasmīgi spētu savīt kopā ar vēsturisko. Neskatoties uz to, ka balvos ir ļoti salīdzinoši maz varbūt vēsturisku lietu, mums pilnībā nav izmantots arī ezeru potenciāls, un šis tematiskais plāns ļaus mums tālāk attīstīt projektus, kas kopumā mūsu vidi iedzīvotājiem padarīs daudz draudzīgāku, pieejamāku, un es piekrītu Veido vidi vadītājai Kristīnai, kurā veidojot šo plānojumu arī uzsvēra, ka viņa savās domās redz Balvus kā vienu no viskaistākajām republikas pilsētām, nemaz nerunājot kā viskaistāko pilsētu Latgalē. Un es vēlos arī pateikties uzņēmumam Veido vidi, jo šis process, kurā mēs visi piedalījāmies gandrīz gada garumā, bija ļoti izglītojošs priekš katra no mums, un arī ļāva, un patiesībā ne tikai ļāva, bet arī lika paskatīties uz lietām no malas, un tas arī ļoti, manuprāt, paplašināja mūsu tādu domāšanas amplitūdu, kas mums arī būs nākotnē svētīga lieta. Paldies, es tāpat kā Jānis aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Jā, paldies. Kolēģi, vai vēl kas grib izteikties? Šobrīd neredzu, tad kolēģi patiešām gribu pievienoties arī Rutai un Jānim, ka paldies visiem tiem, kas piedalās, paldies arī iedzīvotājiem par gan aktīvu iesaistīšanos, ja, un diskusijām attiecībā par to, kā viņi redz Balvu pilsētu, un šis nav dokuments, gribu piebilst, kā matemātikas reizrēķins, 2 × 2 ir 4, ja, bet mēs varam pieturēties jau un veikt ceļu dažādas korekcijas, tas varbūt minētu arī izstrādi, jo mums kopīgi jānolēm, kura tad ir labāka izstrāde un daudz kas cits, bet šajā brīdī mums apstiprinot šo dokumentu būs stingrs pamats virzīties uz priekšu un lemt, ja bērnu laukums mums ir šeit, tad mēs saprotam, kāpēc ir šeit, ja ir kaut kas cits, kaut kur citu, tāpēc es atskaitas, tā. Jā, kolēģi, tāpēc jūs balsot, aicinu apstiprināt šo dokumentu. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam.
Par 9 pret nav atturās, nav nepiedāvās balss, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums. Ziņo arī Jānis Trupanieks. Lūdzu, vārds jums. Tā, par Valvu novada pašvaldības noteikumu numur 6, 2023, Valvu novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtības apstiprināšanu. Apstiprināt Valvu novada pašvaldības nolikumu. Noteikumus pilsētu ielu uzturēšanas lietošanas kārtībā uzdod Valvu pilsētas pārvaldes vadītājiem un Viļakas pilsētas pārvaldes vadītājiem vai lēmumu pirmajā punktā minēt to noteikumu izpildi. Tātad minētie noteikumi, šie noteikumi, kas nosaka Balvu un Viļakas pilsētas teritorijā esošo ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību, to klasifikāciju un šo noteikumu izpildes kārtību. Otrajā sadaļā tātad mēs redzam, ka ir maģistrālās ielas, pilsētas nozīmes ielas, vietējās nozīmes ielas, bet punkts 7 ielu uzturēšanas klases ziemas periodā mēs neredzam šo C klasi, kas patiesībā ir apvienota ar BC klasi kopumā. Tātad ir jāuztur šīs ielas neatkarīgi no tā, ka viņas nedaudz zemākā kategorija atbilstoši B kategorijas ielām. Citu nekādu nopietnu izmaiņu nolikumā nav. Vienkārši, lai vienāda sistēma būtu gan Viļakas, gan Valvu pilsētā, un lai tiešām šīs ielas būtu mums novadā sakārtotas. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Jā, paldies, Jāni. Kolēģi, vai kādi jautājumi? Neredzu. Tad lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu apstiprināt. Slēdzam balsojumu. Tā, 9 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsu, man nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais 3. jautājums. Par grozījumiem zemes lietu un vides jautājumu komisijas nolikumā. Ja redziet, tad punkts 2.1.13, pa ko mēs esam diskutējuši, tas saistīts ar lauksaimniecību zemēm un zemes nomniekiem, kuri noslēguši līgumus ar pašvaldībām, skan sekojuši par atļauju pašvaldības zemes nomniekam slēgt zemes apakšnomas līgumu ar trešo personu. Zemnieks strādā un iesniedz šos savas apsaimniekotās teritorijas, lai saņemtu atbalstu no lauka atbalsta dienesta, un lauka atbalsta dienests prasa, ja tas ir pēkšņi šie pastarpinājumi un apakšnomas līgumi, lai tas būtu pieņemts attiecīgs lēmums arī novada domē. Aicinu lēmumu projektu atbalstīt domes sēdē. Jā, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 9 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsam, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais 4. dienas kārtības jautājums. Jānis Trupanieks, lūdzu. Tā, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanas, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada pagasta nekustamā īpašuma Rebuni zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 3878 008 01 32. Šeit gribu teikt, ka patiesībā tie ir fizisku vai juridisku personu iesniegumi, kas arī tālāk sekots. Bieži vien ir šī zemes īpašuma sadalīšana vai arī apvienošana. Svarīgākais, kas ir sadalot zemes īpašumus, lai būtu nodrošināta piekļuve jaunajām zemes vietībām, tātad servituļu ceļa, piebraukšanas ceļu, vai tas ir privāti, vai tas ir saistīts ar pašvaldību.
Un tad aicina apstiprināt Sijā metrumu, izstrādāto zemes ierīcības projektu pa Balvu nodaļas sociālajā pagastā nekustamā īpašuma reduni sadalīšana divās daļās, tad 3,8 hektāru, 0,5 hektāru platībā. Komiteja atbalstīt, aicina lēmumu projektu atbalstīt domes sēdē. Paldies, Jāni. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 9 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 5. jautājums, lūdzu. Jāni, Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu nodaļas sociālajā pagasta nekustamajam īpašumam Purviņa zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 3878 009 0018. Izskatīts juridiskas personas iesniegums. Un arī šeit notiek zemes vienības sadalīšana divās daļās, tātad 1,5 un 16,8 hektāru platībā. Lēmuma projekts komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē. Jā, paldies, kolēģi, jautājumi. Jautājumu nav. Jā, lūdzu jūsu balsojumu. Jūs pareizes varat dzirdēt arī Zelenska uzrunu. Balsojumu slēdzam. Deviņi par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balss un vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums ir 6. ziņojums Strupānīts. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novadu Škilbēnu pagasta nekustamajam īpašumam Ievulējas zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 3882 004 0302. Tātad izskata juridiskas personas iesniegumu. Un mērķis ir šī zemes vienības dalīšana ir mērķi norādīt, ir nepieciešamības autoceļam, kas tiek, teiksim, arī izvērtēts, un punkts 3 skan zemes vienību no 2 ar kadastra apzīmējumu ar platību 0,1 hektāri izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu autoceļš C. kas arī nosaukums norāda, kādam mērķim šī atdalīšana zemes vienības ir nepieciešama. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt domes sēdē. Paldies, Jāni, kolēģi. Vai jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 9 par pret. Nav atturas, nav nepiedalās balsu, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais 7. jautājums. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Meģņevas pagasta nekustamām īpašumam Pakalnes zemes vienībās ar kadastra apzīmēm 3870 003 0018 un 3870 003 0019. Izskatīts juridiskas personas iesniegums. Lēmuma projekta būtībā, kā sadala divās zemes vienībās, ēkām papildus tiek noteikta adrese un arī paredzēts servitūta ceļš. Lēmuma projekts komiteja atbalstīts, aicinu atbalstīt domes sēdē. Paldies, Jāni. Kolēģi, jautājumi? Šobrīd neredzam. Lūdzu jūsu balsojumu. Lūdzu apstiprināt.
Balsojumu slēdzam. 9 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 8. jautājums. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvanodabalu pilsētas nekustamo īpašumu Kalna iela 1, Kalna iela 1A un Kalna iela 3, zemes vienību ar kadastra apzīmēm 3801, 002, 0118 un 3801, 002, 0112 un 3801, 002, 0031 robežu apvienošanu. Tad tiek apvienoti īpašumi zem vienas adreses, tas ir vecais ugunsdzēsēju depo, un apstiprināt aicina šo izstrādāto projektu. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt domes sēdē. Jā, jautājumi neredzu. Kolēģi, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 9 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Nākošais 9. jautājums. Ziņa Jānis Trupalnieks, lūdzu. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvanoda Kubulu pagasta nekustamā īpašuma Rozes zemes vienībā ar kadastra apzīmēm. Izskatīts juridiskas personas iesniegums, tiek no lauksaimniecības zemes tiek atdalīts mežs, paredzētas arī servitūts, citu būtisku iebilžu un izmaiņu nav, aicina atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē. Jā, paldies Jānim. Kolēģi, jautājumi? Jautājumus neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu apstiprināt. Slēdzam balsojumu. 9 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 10. jautājums. Jānis Trupalnieks, lūdzu Jāni. Par nekustamā īpašuma Verpuļava 730 ar kadastra numuru 384600500448, zemes vienības ar kadastra apzīmēm 384600500838 Balvu pagastā Balvanoda atzīšanu par starpgabalu. Lēmuma projekts tapis pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 10. panta 16. punktu. Un lēmuma projektā tad arī atzīmējam, ka atzīstam šo par starpgabalu ar mērķi, lai viņi var reģistrēt tālāk zemes grāmatā. Lēmuma projektu komiteja atbalstījām, lūdzu atbalstīt domes sēdē. Paldies. Kolēģi, jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 9 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 11. jautājums par. Jā, ziņo Jānis Trupalnieks, lūdzu. Par pamatlīdzekļu mežaudzes vērtības atzīšanu, tātad pamatojoties uz pašvaldību likuma 4. panta 20. punktu, atzīt Balvanoda Laždakalna pagasta nekustamā īpašuma Zaļkalniņa ar kadastra numuru 3864010078 zemes vienības ar kadastra apzīmēm 3864010078 koplatībā 35,04 hektāri. No tiem meža platība ir 6,3, mežaudzes vērtību 4578 eiro apmērā. Un tālāk tiek nodot uzdevumi izpildvarēji. Lēmuma projekts komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt lēmuma projektu domes sēdē. Paldies, Jāni. Kolēģi, jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam.
Par 9 pret nav atturas nav nepiedalās balsojumā vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Virzamies tālāk 12. jautājums. Lūdzu, Jānis. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Baltinavas pagastā Balvu novadā izskatīts fiziskas personas iesniegums un pielemts nodibināt reālu servitūtu ceļa servitūtu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 3844 003 06 Baltinavas pagastā par labu nekustamajam īpašumam Pļaviņi. Leitava, Baltinavas pagasts, kopējais garums 45 metri, platums 4,5 metri. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt domes sēdē. Jautājumi, kolēģi? Jautājumu nav. Lūdzu, jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 9 par, pret nav atturas nav nepiedalās balsojumā. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 13. jautājums. Jānis Truponieks. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilvēnu pagasta Balvu novadā, nosaukuma Kociņa piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums un tātad nododam atsavināšanai zemes vienība ar kadastra numuru 3882 003 0182 zemes vienību un 0,7 hektāru platībā un tātad arī nosaukuma piešķiršanu. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē. Paldies, kolēģi. Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 9 par, pret nav atturas nav nepiedalās balsojumā. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir 14. Jānis Truponieks, lūdzu. Par nekustamā īpašuma Lazdiņa Meģņevas pagastā Balvu novadā zemes vienības ar kadastra apzīmēm 3870 005 0186 atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, pieņemts lēmums, tātad nodot atsavināšanai šo zemes vienību ar iepriekš minēto kadastra apzīmējumu 2,8 hektāru platībā. Komiteja atbalstīts, aicina lēmumu projektu atbalstīt domes sēdē. Paldies. Jā, kolēģi, jautājumi? Lūdzu, jūsu balsojumu. Lūdzam apstiprināt. Slēdzam balsojumu. Par 9 pret nav atturas nav nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Jautājums tālāk 15. jautājums. Ziņa Jānis Truponieks, lūdzu. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 15 Ezera ielā 24 Balvos Balvu novadā nodošana atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums un pielemts nodot atsavināšanai 3 istabu dzīvokli 59,6 kvadrātmetru platībā. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt domes sēdē. Paldies, Jānim. Kolēģi, jautājumi? Neredzu. Lūdzu, jūsu balsojumu, lūdzu apstiprināt. Slēdzam balsojumu. Par 9 pret nav atturas nav nepiedalās balsojumā. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 16. jautājums. Jā, lūdzu, nācums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 58 Daugavpils ielā 41 Balvos Balvu novadā nodošana atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, pielemts nodot atsavināšanai šo dzīvokli 2 istabu ar kopējo platību 44,6 kvadrātmetru platībā. Un arī zemes domājamā daļu 0,0049 hektāri platībā ar kadastra apzīmēm 3801 003 0392. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt domes sēdē projektu. Paldies, Jānim, kolēģi. Vai ir jautājumi? Jautājumu neredzu. Lūdzu, jūsu balsojumu.
Lūdzam jūs atbalstīt. Slēdzam balsojumu. Par 9 pret nav atturas nav nepiedalās balsojumā. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums. 17. Jāni, lūdzu. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim numur 29 Daugavpils ielā 41 Balvos Balvu novadā. Pamatojums tātad likums uz pašvaldībām 10. panta 21. punktu. Un lēma projekts skan atcelt Balvu novada domes 2015. gada 12. marta lēma par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim numur 29 Daugavpils ielā 41 Balvu novadā. Gatavojot lēmu projektus, ir bijuši iesaistīti arī speciālisti, situācija ir mainījusies. To mēs arī izdiskutējam komitejas sēdē, un līdz ar to arī aicinu domes sēdē atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies, Jānim. Jautājumi ir, kolēģi? Jautājumi nav. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu. Eguns. Jā. Balsojumu slēdzam. Paldies. Par 9 pret nav atturas nav nepiedalās balsojumā. Nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Virzamies tālāk. Šodien 18. dienas kārtības jautājums ziņo Jānis Troponieks. Lūdzu, Jāni. Par Balvu novada domes 2022. gada 25. augusta lēmumu par nosaukumu Verpaļevas 141 piešķiršanu nekustamai īpašam Balvu pagastā Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai atcelšanu. Esošais zemes un šī vasaras mājas teritorijas apsaimniekotais, kas šobrīd tur strādā, bija iesniedzis šo priekšlikumu uz atsavināšanu, konstatēja situāciju, ka izsoles rezultātā viņam nav pirmpirkuma tiesību, viņš atsauc savu iesniegumu un turpina tālāk uz nomas pamata lietot šo zemes vienību. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt domes sēdēm. Vai jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 9 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais 19. jautājums. Jā, nelūdzu. Par nosaukuma lapiņas piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par stargabalu, ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, pielemt arī šo zemes gabalu, kas ir 1,2 hektāra platībā, nodot atsavināšanai un tālāk ir uzdevumi mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, kā arī nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās procedūras. Komiteja atbalstīts, aicina atbalstīt domes sēdēm. Jautājumi? Neredzu, lūdzu jūsu balsojumu, lūdzam apstiprināt. Paldies, balsojumu slēdzam. Par 9 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 20. jautājums. Ziņo Jānis Troponieks, lūdzu. Par nosaukuma Stūris piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā Balvu novada, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārdu un nekustamā īpašumu nodošanu atsavināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, pielēmts šo nekustamo īpašumu nodot atsavināšanai. Nekustamā īpašuma platība ir 5,4706 hektāri. Ar kadastra apzīmēm 388600300272. Tālāk darbības tiek noteiktas nekustamā īpašuma nodaļai un mantas novērtēšanas izsoļu komisijai. Aicina atbalstīt lēmumu projektu domes sēdēm.
Paldies. Kolēģi, jautājumu šobrīd neredzam. Lūdzu jūsu balsojumu. Lūdzam atbalstīt. Balsojumu slēdzam. Par 9 pret nav atturēs, nav nepiedalās balsojumu. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Tautsēmniecības vides jautājuma komitejas jautājumi tika izskatīti. Turpinam ar 21. dienas kārtības jautājumu par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu, sākuma nomas maksas apstiprināšanu. Kolēģi, tātad esam skatījuši to arī finanšu komitejā. Ir vairāki nekustamā zemes gabali, kurus vēlamies iznomāt. Redzam, vajag 7,5, gan arī 0,08 un 0,6 ir vērtējums par nepieciešams, un tad redzam arī, kāda ir šī nomas maksas. Un priekšlikums būtu nodot šīs zemes vienības tātad izsoļu rīkošanai, tātad izsoļu sākuma nomas gadā bez pirms vērtības. Tad redzam 597, 28, 28, ja zemes gabala ir patiesībā 28, tā ir minimālā maksā mazdārziņiem. Vai ir kādi jautājumi, vai varam apstiprināt? Jautājumu šobrīd neredzu. Tad lūdzu jūsu balsu un lūdzu apstiprināt. Slēdzam balsojumu. 9 par pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Paldies. Nākošais ir 22. jautājums. Te būs drusku ilgāk. Par nekustamā īpašuma tīrumu Šķilbēna pagasta balvenodu atsevišķu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmuma projekts sekojuši. Atsevišķi atklāta mutiskā izsoļa augšpēšu soļu nekustamā īpašuma tīrumu Šķilbēnu pagastā ar kadasta apzīmējumu, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadasta apzīmējumu. Tātad 388 206 026 9,22 hektāra platībā. Pieliekuma ir izkopējams un apstiprina nekustamā īpašuma sākuma cenu 28,100 eiro. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Vai varam apstiprināt? Jautājumu priekšlikumu nav, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 9 par pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais ir 23. jautājums par nekustamā īpašuma Krīšu valku Šķilbēna pagasta balvenodu atsevišķu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un lēmuma projekts ir atklāta mutiskā izsoļa augšupēšu nekustamā īpašuma Krīšu valks Šķilbēna pagasta balvenodu ar kadastra numuru, kas sastāv vienas zemes vienības 2,17 hektāri platībā. Saskaņā ar izkopējumu pielikumu un apstiprina nekustamā īpašuma sākuma cenu 6400. Kolēģi, vai jautājumi? Priekšlikumi vai varam apstiprināt? Jautājumu priekšlikumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Iekumam. No, it's okay. Yes. Okay. Yes. Jā. Kolēģi. Jūta? Jā, balsojumu slēdzam.
Par 9 pret nav atturās nav nepiedalās balsojumā. Paldies. Nākošais jautājums ir par nekustamā īpašuma Kaļavas pagastā Balno atsaimnieku neizpildīt noteikumu apstiprināšanu. Онлайн проект пам'ятки історія першосудникам īpašumu Kaļavas iestāžu pagastā Balno ar kadastrumā, kas atstāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0,9 hektāra platībā saskaņā ar izskatējumu. Un neatkarīgam īpašumu sākumā cenu 1,900 eiro. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. 25. jautājums. Tā, balsojums par 24. jautājumu. Tātad par 9 pret nav atturās nav, nepiedalās balsojumu nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais ir 25. jautājums. Tā, un tas ir par nekustām īpašuma skaistu laukiem, Medņevas pagasta Balno atsevišķu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un lēmuma projekts skan sekoši atsevišķu tematiskā izsole augšu pēc nekustamā īpašuma skaistu laukiem, Medņevas pagasta Balno kadastra numuru 5800050204, kas sastāv no vienas zemes vienības apgabala kadastra apzīmējumu 1,53 hektāra platībā saskaņā ar izskatējumu. Un apstiprināt nekustamā īpašumā sākuma cenu 4300 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tātad lūdzu jūsu balsojumu. Jā, interesanti vērot no malas tagad, ka mazliet redzu, kā izskatās, kad skatās iedzīvotāji mūsu sēdes. Reizēm nevar saprast, tad pats ar sevi runā vai esi sēdē. Jā, kolēģi, balsumu slēdzam, tad rezultāts ir par 9 pret nav atturās. Nav nepiedalās. Balsojuma lēmums ir pieņemts. 26. jautājums. Jā, 26. jautājums. Par nekustamā īpašuma Rumbiņa Baltienes pagasta Balno atsevišķu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmuma projekts atsevišķu tematiskā izsole augšējušu soli nekustamā īpašuma Rumbiņa Baltienes pagasta Balno, kas sastāv no vienas zemes vienības ar apzīmi 4,8 hektāra platībā saskaņā ar izskatējumu. Un apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cena 13,500 eiro. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Šobrīd jautājumu neredz, lūdzu jūsu balsojumu. Tas slēdzam balsojumu. Par 9 pret nav atturās nav, nepiedalās balsojumā nav vienbalsīgi. Nākošais ir 27. jautājums par nekustamā īpašuma piemēnēšu Baltienes pagasta Balno atsevišķu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmuma projekts atsevišķu atklātā mutiskā izsole augšpēšu soli nekustamā īpašuma piemēneši Baltienes pagasta Balno, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu starpgabals, tātad 3,7 hektāra platībā saskaņā ar izskatējumu. Un apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 10,000 eiro.
10,100. Tātad, kolēģi, vai ir kādi jautājumi par šo? Jautājumu šobrīd nedzirdu, drīzāk nedzirdu, nekā neredzu. Lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 9 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumu. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais ir 28. jautājums. Par Balnoda pašvaldības kustamās mantas cīsuma nekustam īpašumam Lejiņas vecuma pagasta Balnoda atcienāšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un lēmuma projekts atcienāt kāda izsolē kustamā mantu cīsuma nekustamās īpašuma Lejiņas vecuma pagastā. Kadastrā apzīmējums 3892010195. Zemes vienība kadastrā apzīmējumu tātad 38920143. 5. kvartāls, 2. nogabals, izstartam platību 1,99 hektāru kalcetē. Un 5. kvartālā 3. nogabala izstartam platību 1,81 kalcetē. 5. kvartāls, 4. nogabals izstartam platību 1,1 hektārs kalcetē. Apstiprināt vismaz nosacīto sākuma cenu 64,000 eiro. Pielikumā tātad ir dokumenti. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi, vai varam apstiprināt? Jautājumu neredzu un nedzirdu. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 9 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais ir 29. jautājums. Par nekustama īpašuma Stūrīša balvu no pagasta Balnoda izsoles rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma slēgšanu. Un lēmuma projekts ir apstiprināt nekustama īpašuma Stūrīša balvu pagasta Balnoda pagasta numurs, kas sastāv no vienas zemes 0,94 hektāru platību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, ja kas iegādājas augstāk nekustama īpašumu par izsolu nosakot augstāko cenu 2500 eiro. Kolēģi, vai ir jautājumi, vai varam apstiprināt izsoles rezultātus? Varam. Iebildumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Pār 9 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Nākošais ir 30. jautājums. Tātad par nekustama īpašumam Ilsjāņa māja, Kubu pagasta Balnoda atsevišķu pirkuma līguma slēgšanu. Un lēmuma projekts ir atsevišķi fiziskai persona nekustama īpašuma Ilsmāja. Kubu pagasta tātad 4,57 platībā saskaņa izkopējumu Kubu pagasta noteikti īpaši atsevišķu cenu 7000 eiro. Un uzdod nekustama īpašuma nodaļa sagatavot lēmumu. Pirmajā punktā nekustama īpašuma nomaksas pirkuma līguma nomaksas termiņu 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Kolēģi, vai ir jautājumi, vai varam apstiprināt? Nav jautājumu. Lūdzu, tad jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 9 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 31. jautājums par Balnoda pašvaldniekustamās mantas viegla automašīna Volkswagen transportēts valsts reģistrācijas numurs GK1916 norakstīšanu. Un lēmuma projekts atļaut norakstīt Balnoda pašvaldniekustamā mantu augstāk minēto. Un
Ieņemumus no realizācijas transporta, ieskaitot bondu pašu budžetā. Tātad nauda netāluļņos. Signāla izlietojuma. Kolēģi, vai ir jautājumi? Oui. Jautājumu nav. Bien. Lūdzu jūsu balsojumu. On se prépare pour faire des cataways dans la salle. Pas pour Slēdzam l'instant. balsojumu. Oui. Par 9 pret nav atturas nav nepiedalās balsojumā. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Voilà. Nākošais ir 32. jautājums. Par valnu pašvaldības noteikumi numur 7, slīpsīta 2023, kārtībā, kad ir piešķirta prēmijas balnodu izglītības iestāžu vadītājiem apstiprināšanu. Komiteja arī šo jautājumu skatījām, un man laikam īsti daudz ko piebilst nevar. Ir kārtībā, kādā mēs to esam noteikuši. Vai ir kādi jautājumi, ir visam priekšlikumi? Nav. Tad lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu apstiprināt. Slēdzam balsojumu. Par 9 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 33. jautājums. Par saistošu noteikumu numur 6 slīpsīta 2023 balnoda iedzīvotu padomes nolīguma apstiprināšanu. Jā, arī garu ceļa posmu esam gājuši šeit. Tā, vai ir kaut kas priekšlikumos arī šobrīd neko neredzu. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi attiecībā uz šo? Nav jautājumu. Tad, skaistā sabiedrība vajadzīga iniciatīva. Balstoties uz šiem noteikumiem, tādēļ īstenosim to dzīvi. Paldies visiem, kas iesaistījās šī dokumenta sagatavošanā. Lūdzu jūsu balsojumu. Normalement, c'est bon parce que c'est screened in the plenary. Et après, on va préparer un paquet. Slēdzam balsojumu. Donc, avec deux caméras. Et avec une, Par 9 pret nav atturas, nav. Nepiedalās balsojumā, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Et avec l'autre, on fera des cataways. Et donc, on fera un paquet avec tout. 34. jautājums. Saistošu noteikumu numur 7 slīpsīta 2023 balnodu domes 2023. gada 23. gada saistošu noteikumu numur 4 slīpsīta 2023 balnodu pašvaldību 2023. gada budžetu pieņemšanu. Jā, kolēģi, atcinām bijis tehniskā rakstura grozījumi. Vai ir kādi jautājumi attiecībā? Jā, vai ir kādi jautājumi par šo? Šobrīd neredzu un nedzirdu. Lūdzu jūsu balsojumu, bet lūdzu apstiprināt. Par 9 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts. Paldies. Ko šeit gribētu piebilst attiecībā uz finanšu situāciju šobrīd, kā jau minēja arī komitejas sēdē, arī sanāksmēs, šobrīd mums nezinām apsvērumu dēļ, mēs varam nojaust, mums ar kavēšanos tiek ieskaitīti valsts maksājumi, tā izskaitīt iedzīvotāju nodokļus, tāpat arī Migrācijas fonda. Tas rada zināmu spriedzi, un arī šobrīd ir sakājuši pavadzīmes, ko mēs neesam apmaksājuši.
tādā līguma noteikti termiņā, respektīvi, kurā gadījumā nav tā, ka mēs samaksājam otrajā dienā, kāds varbūt 4 nedēļas vai kā tas bija ierasts šobrīd, notiek pieturamies līguma atmaksas termiņos, bet kas varbūt ne pie uzņēmējiem, līdzīga situācija, protams, arī pie uzņēmējiem, kad grozījuma līdzekļi samazinās. Bet, vakar bija saruna ar finanšu ministru, darīs, ko varēs. Labi, nākošais, 35. jautājums. Par Balvu nauda pašvaldību 2028. gada municipālu finanšu pārskatu apstiprināšanu. Pielikumā ir tātad redzams pārskats, vai ir kādi jautājumi. Apstiprināt Balvu nauda pašvaldību 2020. gada konstitūcijas finanšu pārskatu ar šādiem rādītājiem. Bilants aktīvi uz 31.12.2022 ir 91 miljonus 749 733 eiro. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi šobrīd neredzu. Tad lūgtu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 9 par, pret nav atturas, nav nepiedalīt balsojumu, vienbalsīgi. Tā. Nākošais jautājums 36. Tātad, Le débat que nous avons levé hier, il y a plusieurs interventions. par projektu iesniegumā numur 4.2.2.0 līdz 21 A slīps rītā 018. Liekas juridisko darbnīcu ēkas efektivitātes paaugstināšanu, finansējumu apstiprināšanu. Tātad projekts apstiprināt ERA projektu iesniegumā juridisko darbnīcu ēkas efektivitātes paaugstināšanu finansējumu, kura projekta kopējās izmaksas ir 399 118 eiro 39 centi, kur tātad ERA finansējums ir 152 472, valsts budžeta dotācija 8072,05 eiro, pašvaldības attiecināmas izmaksas ir 97,681,78 un pašvaldības neatņemas izmaksas ir 140 eiro. Projekta rezultātu nodrošināt pašvaldību līdzekļus un līdzfinansējumu ņemot aizņemā valsts kasē. Vai ir jautājumi, kolēģi, par šo? Jautājumu neredzu, nedzirdu, lūdzu jūs atbalstu, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojumu slēdzam. Par 9 pret nav, atturas nav, nepiedalīt balsojumu, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Sergej, nevis komentārs, bet neliels aicinājums. Jā. Un vides komitejas iepriekšējā sēdē iepirkuma komisija nodaļa bija sagatavojuši tādu informāciju par visiem mūsu būvobjektiem, kā tur iet lietas, cik ir pieaugušas vai samazinājušas izmaksas, kā ir apgūti, nevis apgūti, bet kuri bijusi nepieciešami papilddarbi un neparedzētās izmaksas kā tādas, bet šis apkopojums tika iesniegts, burtiski tikai komitejas dienā, tā ka mēs reāli ar viņu tikai varējām iepazīties un izlasīt, un tika lūgts nosūtīt visiem deputātiem. Man būtu aicinājums tiešām ar šo materiālu iepazīties, un finanšu komiteja, domes komiteja, tomēr, teiksim, nopietni izdiskutēt un kopīgi izanalizēt, kāda mums ir šī situācija, kāda ir iespējami draudi, kāda ir iespējami iegūmi,
Jo bieži vien projektos iznāk, ka, teiksim, ja maksa ir bijusi, pieņemsim, 100 000, tad beigās noslēdzot projektu tie 300 000, 2, 3 īstenībā pieaug projektu izmaksas. Tā kā man priekšsēdētāji būtu tāds ierosinājums visiem deputātiem kopā iepazīties un izanalizēt šo sagatavoto informāciju un tiešām izdiskutēt, jo jautājumi tiek daudz uzdot arī no iedzīvotājiem, un arī pats neprotu uz visiem atbildēt. Es domāju, tas būtu ļoti vērtīgi. Paldies! Jā, labi, paldies, Jāni. Jā, patiešām tā informācija ir, un attiecībā varbūt arī uz šeit mēs tagad skatām siltumnīcas projektus, jā, un ņemot vērā, ka tagad ir mainījušas noteikumi, ka tas varbūt bija tāda gana strauja virzīšanās uz šīm dažiem siltumnīcas projektiem, ja kur tāpat mums ir gana daudz jālicensē no pašvaldības puses, jo šobrīd jaunie noteikumi būs vēl vairāk stingrākie. Man par vakardienas sarunas arī pas komisiju man gan gribas teikt, ka sākumā posmā, jo redzot, ar kādu intensitāti tiek šobrīd šajā plānošanas periodā tiek apgūti Eiropas līdzekļi tieši Latvijas somā, ja Latvijas aploksnē, ja, tad redzam, ka Latvijai tas nav pārāk labi veicies, ja, un tad parasti, lai apgūt Eiropas finansējumu, ko dara, tad kā arī šajos projektos, šeit tādi noslēdzoši projekti bija pagājušā perioda beigās, kur bija lielāka atbalsta intensitāte, kura būtu arī rādā. Vienīgi, kas varbūt šeit šobrīd tas, ka tie siltināšanas un kaut kāda remonta darbi tur, to elementāri piekrāsot, nomainot logus, jā, tad nokrāsot arī logu ailes, jā, tad tas viss ir mūsu līdzfinansējums. Tad vienkārši jāizvērtē, kādas aktivitātes. Vispirms jautājums viens, vai mums šī aktivitāte ir nepieciešama, kāda rezultātu mēs sasniegsim, tad mēs skatāmies, kurā programmas sistēma. Jā, tur vajadzīga analīze, un kāda arī patiesībā riski arī šī projekta realizācijā var rasties. Un protams, šis vēl, kas varbūt sadārdzināms, varbūt arī tas liels izaicinājums pagājušajā gadā bija šī kara sekas. Šobrīd tās cenas ir gan būvniecība, gan materiāli ir plus mīnus normalizējuši, redzam, kā degvielas cena ir kritusies. Jā, paldies, Jāni, sapratām. Izanalizēsim, un tad arī, varbūt arī pirms patiesībā Aleksandrs arī gatavo tādu, kā mēs kopīgi esam runājuši par to, kādas būtu, jo ik pa laikam mainās arī projekta pieteikšanās iespējas, un tad vērtēt. Noteikuma gan nav. Šobrīd ļoti bieži tiek diskutēts arī par projekta pieteikšanās noteikumiem, principiem, ja cik izdevīgi vai neizdevīgi. Ok, paldies, Jāni. Komentāru, kolēģi, vai vēl kaut kas piebilstams, kā sakāms? Nav šobrīd, jā. Vai mēs nosaucam balsam rezultātus, vai jā. Tā nākošais ir, jā, šo iepriekšēju saistīt, tad 37. jautājums par aizņemumu ERAF finansējumu projektam, tad šī finansiāla daļa. Par aizņemumu ERAF finansējumu projektam numur 4.2.2.0/221/A/018, ekonomisko darbu enerģijas plauksnēšanu īstenošanai. Un lēmuma projekts ir ņemt ilgtermiņa aizņēmumu, tātad 243.562 eiro uz 20 gadu no valsts kases ar noteiktu gada procentu likmi ERAF finansēta projekta, kas uzskot darbu energoefektivitātes paaugstināšana. Jā. Kolēģi, vai ir jautājumi, vai varam apstiprināt? Šobrīd neredzu, nedzirdu. Lūdzu, jūsu balsojumu, lūdzu, jūs apstiprināt. Slēdzam balsojumu. Par 9 pret nav, atturēs nav, nepiedalot balsojumu, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 38. jautājums par
aizņēmuma projektam Vīksnes pagasta pārvaldes kapacitātes stiprināšana teritorijās, efektīvai pārvaldībai, īstenošanu, tātad un lēma projekts, ka ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2023. gadā 127,195 eiro. Apmērā uz 7 gadiem, kas ar noteikti gada procentu likmi skolēniem pārādam autobusu iegādē pašvaldību projektu. Tātad arī pagājušajā gadā, jā, nodrošina pašvaldības projektu īstenošana līdzfinansējumu 14,133 eiro. Pagājušajā gadā bijām arī Vīksnē, diskutējām ar iedzīvotājiem, par cik bija arī stācijas pamatskolas filiāla Vīksnē, bet viņi esam pieņēmuši lēmumu tātad. Šobrīd bērni brauc vai no uz stācijas pamatskolu vai no uz balvu skolām, un tas autobus, kas jau ir 11 gadu vecs un ir nolietojies. Šis ir viens tiks iegādāts jauns autobus. Kolēģi, vai ir jautājumi? Varam apstiprināt. Nav jautājumu, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu atbalstīt. Slēdzam balsojumu. Par 9 pret nav atturas, nav nekad balsojumu, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais ir 39. jautājums par Balvu novada muzeja mūzes pakalpu izcēlumu apstiprināšanu jautājumu skatījām komitejā. Kolēģi, jā, tad projekts apstiprina Balvu novada muzeja ieejas biļešu maksas pakalpojumu cenu saskaņā ar pieliekumu. Tātad pašlēmuma spēkā stāšana atzīt par spēkā zaudēšu Balvu novada domas 2015. gada 12. februāra lēmumu. Ceļam iepriekšējums. Vai ir jautājumi? Labrīt. Neredzu un nedzirdu. Tad lūdzam jūs balsojumu, lūdzu jūs apstiprināt. Slēdzu balsojumu. Par 9 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 40. jautājums. Par Baltnēs muzeja maksas pakalpojumu izcinājumu apstiprināšanu. Iedzīgā raksta jautājums, tāpat ekonomistu un iestādes vadītāji sagatavojuši pakalpojumu izcinājumu. Vai ir jautājumi? Ja mēs neredzam, tad lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu jūs apstiprināt. Balsojumu slēdzam. Par 9 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Jā, 41. jautājums par Eglēnas pamatskolas maksas pakalpojumu pēctenu apstiprināšanu. Tad arī komitejā skatījām. Pielikumā redzam. Tāpat sporta zālēs īres maksā, tāpat stunda 12 eiro 81 cents bez pārējām, jeb 15,50 tai atpavējumā. Vai ir kādi jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Neredzu, nedzirdu, lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu jūs apstiprināt. Balsojumu slēdzam. Par 9 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 42. jautājums par vecāku dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnē 2023. gadā
arī šo jautājumu skatījām komitejā, jau diskutējām, un arī speciālisti un vadītāji pateica, kādi ir aprēķini un kā tas balstās. Jā, un grūti nepiekrist viedokļiem, ka tā ir ļoti saprātīga cena, jā, attiecībā un tām faktiskajām izmaksām. Un, kolēģi, vai ir jautājumi, jāsim priekšlikumi? Nav. Tad lūgtu jau balsam, lūdzu apstiprināt. Vai nometņu dalībnieki varētu uzsākt. Jā. Par 9 pret nav atturas, nav nepiedalās balsam, nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Zemies tā. Jā, droši vien Jā. diskusijas. Jā, nepanāk. Jā, droši Nepamanīju. diskusijas bija iepriekš jau komitejas sēdē. Ok, es tikai vienkārši gribētu vērst uzmanību, ka dalībnieku vecums ir patiesībā no 7 līdz 13 gadiem, vai mums nav jādomā arī par grupu jauniešu, kas ir, 14, 18 gadi vai 14, 16 gadi. Tas tāds mans ieteikums par to padomāt. Inesa Circene, vai mums ir pieslēgusies? Inesa? Jā. Droši vien šogad jau tas ir pa vēlu un vai ātri atbild arī Jā, būs es atbilde. esmu pieslēgusies, bet piedodiet, nedzirdēju jautājumu. Inesa jautājums, jā. Ines jautājums vienkārši, ka skatos šajā tabuliņā, viss ir labi, nometnes vairāk nekā ir iepriekš bijušas, bet šīs nometnes ir paredzētas tikai bērniem maksimāli līdz 13 gadiem, kuri 14, 15, 16 gadīgi, es nezinu, varbūt tur ir kāda cita politika un pieeja, bet man liekas, ka arī šajā pusauģu vecumā arī varētu pamēģināt kādu nometni uztaisīt. Paldies! Jā, sapratu droši vien, ka nākošu gadu varētu uz to arī strādāt un darboties un skolas piesaistīt, bet šogad jau ir vilciens, piedodiet, aizgājis, jā, jau ir visi pieteikušies. Inese, tas mums papildot Jāņa jautājumu, to vecuma kategoriju, kas nosaka? To mēs nosakām vai to nosaka paši? Nometņu organizatori. Jā, tas, teiksim tā, atbildot šobrīd uz Jāņa jautājumu, ja mēs gribam šajā brīdī iesaistīt citu vecumu grupu, tad mums jāieliek arī tāda atbilstoša spēles noteikuma, vai nometņu organizatoriem būtu interese to darīt. Jāliek kaut kādi citi noteikumi, jo, atbildot uz jautājumu, kāpēc šī vecuma grupa nav tie pusauģi, es neesmu organizējis daudz nometņu, ja, bet pieļauju, ka šī vecuma grupa, ko minēja Jānis, ir nedaudz sarežģītāka, un tas varbūt drīzāk ir jauniešu centra kompetencē, ja, un tāpēc nometņu organizatori izvēlās to sadaļu, kur bērni ir paklausīgāki, tā runāsim atklātāk, ja. Jā, tad nekā šie pusauģi un lielāki riski. Jā, varbūt patiešām padomāt par kritērijiem, ka, nezinu, ko tur var, tagad saka, jāpriecājas, ka vispār piesakās, protams, jā, bet kaut kā jāpadomā, kā stimulēt nometņu organizatorus, lai iesaist vecāku. Jā. Paldies. Jā. Kolēģi, vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad labi. Nākošais 43. jautājums. Tātad par finansu piešķiršanu Sporta klubs Rugāja, projekts, tātad finanšu komitejā skatījām. Esam saņēmuši Sporta kluba ierosinājumu, lūgumu atbalstīt sacensībās, kas notiks tepat jau drīzumā, un komiteja izskatījām un nolēmām piešķirt no Balvonova pašvaldība 2023. gada budžetā apsaimnieku līdzekļiem neparedzētiem gadiem finansējumu 600 eiro apmērā biedrībai Sporta klubs Rugāja reģistrēto Kurmenes ielā Rugāja pagasts, Balvonovads, finanses atbalsts sacensība Rugāja
Trofija 2023, kas notiks 17. jūnija apbalvojumajiem medaļu kausu iegādēji. Jā, biedrība lūdza atbalstu 1500 eiro, jā, komiteja lēma, ka šobrīd pie šīs situācijas varētu būt šie 600 eiro. Vai ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? Priekšlikums. Jā. Okay, jūs droši vien esiet izdiskutējuši un biedrībām ir atbalsts, bet mums droši vien kaut kā vajadzētu iestrādāt tādus noteikumus, spēles noteikumus šīm biedrībām. Tāpat kā mums ir laicīgi jāplāno nākamā gada budžeta un darbi, ar viņiem ir jādomā, ko viņi darīs, kādos projektos varbūt tur piedalīsies. Šis, teiksim, jau ir ikgadējs pasākums. Un tas būtu labi, ka šie iesniegumi mums uz domu atnāktu jau pie budžeta plānošanas. Nevis šeit, vasarā, teiksim, nedēļu varbūt pirms pasākumā. Tā būtu godīgāk spēles noteikuma attiecīgā pret visiem, un tie, kas saulēcīgi strādā un plāno, tad mēs izskatām viņu priekšlikumus un arī izvērtējam un iedodam šo līdzfinansējumu. Tie, kas ir kūtrāki, lai viņi vaino paši sevi. Paldies! Jā, paldies, Jāni, par komentāru. Droši vien, kamēr šobrīd arī pēc šī lēmuma mēs arī sagatavosim atbildi, kur norādīsim, ka izskatīts jautājums un tiks vai netiks atbalstīts ar sekojošo finansējumu. Jā, un tad var pielikt šo jūs ierosināt arī teikumu, turpmāk aicinām to izdarīt saulaicīgi. Pasaku diplomātiski, ka iespējams, ja tas netiks iesniegt līdz budžeta izskatīšanai, var saņemt arī, turpmāk var saņemt arī negatīvu atbildi, ja var netikt atbalstīt. Droši vien, ka tā būtu. Tas nebūtu tikai šai biedrībai, bet vispār, lai šīs sabiedriskās organizācijas zina pašvaldības spēles noteikumus, kāda viņi ir. Un tas būtu labāk un liktu viņiem saulaicīgi plānot, domāt, un arī mums nevajadzētu šķēpus labs. Paldies! Jā, tas gan. Bet, protams, mēs nevaram izslēgt. Tas būtu ideāls variants, kā mēs gribētu, bet reizēm ir tādas aktivitātes, kas varbūt netiek arī plānotas. Jāpiekrīt, ka šis nav tā, ka nav īsti plānots. Jāpieļauj, ka jau bija gana laicīgi plānots un jau domāts par to. Bet zinot šī pasākuma organizatoru, nereti viņš vai viņi, gan ka pēdējā brīdī izlem organizēt vai neorganizēt. Jā. Vai tas bija šajā gadījumā, nezinu, bet bija gadījumi, kad bija izpelicis, tāpēc, fiskāla disciplīnē mums ir jābūt un mēģinām arī to disciplinēt. Kolēģi, vai vēl kādi jautājumi ir esam priekšlikumi? Jautājumu priekšlikumu nav, tad, ja aicinām jūs atbalstīt Finanšu komiteja piedāvāto lēmumu projektu, tad atbalstot tās 600 eiro šo aktivitāti. Kolēģi, balsojums. Slēdzam balsojumu. Par 9 pret nav atturēs, nav nepiedāvāts balss, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais ir 44. jautājums. Tātēršu. Par naudas balvas piešķiršanu starptautiskas sasniegumu ieguvušu izglītojumiem un viņa pedagogiem arī Finanšu komiteja tas mazāk tikai, mazāk kārstāk debatēts, bet gan kārstāk debatas bija Izglītības un kultūras komitejā, kur arī pēc būtības tika panākta vienošanās attiecībā uz šīm naudas balvām. Mums varbūt Finanšu komiteja nedaudz arī piekurīgajām tātad un piešķirt naudas balvas lēmuma projekts. Jā. Kolēģi, mēs redzam tagad no datu aizsardzības viedokļa, gan jau kāpēc mums kaut kā noteikti nevaru sākt, bet tad mūsu sportistiem un tātad ložu šaušanā
un kas ir ieguvuši pirmā vietu Baltijas kausa lužu šaušanā, un viņa trenerim tāpat arī pirmā vieta Eiropas čempionātā sorbumbas celšanā jauniešiem U16 vecuma un U18 grieķi un treneriem. Tad naudas balvota 300 eiro, un arī jauniešiem 300 eiro, un arī Riekos vidusskolas audzēknei tātad otrā vieta Eiropas čempionātā sorbumbas celšanas jauniešiem U16, Polijā pirmā vieta Eiropas čempionātā sorbumbas celšanās jauniešiem mūsu Grieķijā. Jā, un atkal Grieķijā vēl viens, un vienas treneriem. Nu, tie 300 eiro tātad. Šaušana, sorbumu celšana. Vai ir jautājumi, kolēģi? Nav jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu, mums atbalstīt. Lūdzu, jūs atbalsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 9 pret nav, atturās nav nepiedalās balsojumu. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais par grozījumu no Domas 2023. gadā 23. marta sēdes plenāra protokols numur 3 par vēl 10. Tad zemes ierīcības. Projekta apstiprināšu lietošanas mērķi un atgūtēm noteikšanu vēl nodarbīgsnes pagastam īpašumā Indrānija zemes vidībā kadastā apzīmējumu. Un tad protokols numur Mēs jūs nedzirdam. 3 apgūta noteikšana balvu nodarbīgsnes pagasnieks un īpašumā. Priekšsēdētāji, mēs jūs nedzirdam. Saimniecība darbība ir lauksaimniecībā. Jautājumi. Mēs Precizējam? nedzirdējām, ko jūs ziņojāt tagad. Kāpēc to nedzirdēju? Kāpēc to nedzirdēju? Un tur bija jāziņo Janai Krilovai. Jana man uzticēja ziņot. Tad es izlasīšu vēlreiz. Labi. Jana, tā. Meklēti. Vai Janai kaut kas ir sakāms vai piebilstams? Tā. Jā, labdien. Jā. Tātad, Jana, noteikti nepareizi skatās. Bija mērķis mežsaimniecībā, un tagad mēs nomainām uz lauksaimniecībā. Vai es sapratu būtību? Tā? Jā. Pazuda. Jā. Kolēģi, vai jautājumi Janai, vai jautājumi man? Nav. Tad, ja nav jautājumu, tad lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu apstiprināt. Kolēģi balsojumu. Jā, slēdzam balsojumu. Tātad par 9 pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. Tātad nākošais ir 40 jau papildus darba kārtības jautājums, 46. jautājums par valsts finansējumus. Tātad budžeta finanses sadalījumu mācību grāmatu mācību līdzekļu iegādē vēl no pašādu vispār izglītām iestādēm 2023. gadā. Olga ziņo? Jā. Olga Vācijas. Labdien, tā kā
Ir saņemts Izglītības zinātnes ministrijas 20. maija rīkojums par valsts budžeta finansējumu piešķiršanu mācību līdzekļu iegādē 2023. gadam. Valsts ir noteikusi savu finansējumu katram izglītojumam sākot no 5 gadu vecumā 21,81 un tā tālāk cipariņa uz katru izglītojumu. Ir noteikts arī, ka skolēnu skaits tiek ņemts vērā uz 1. septembrī, uz mācību gada beigām, tāpēc pašvaldībai ir piešķirts finansējums 46.152,05 eiro. Ir apzinātas izglītības iestādes pirms tam, tad, kad bija noteikta šī summa, un izglītības iestādes sadalīja, kāda veida tā finansējums tiks izlietots, un tāpēc ir sagatavots pielikums lēmumam, kur ir finansējuma sadalījums attiecīgi, vai tā ir mācību literatūra vai mācību līdzekļi, vai gan abas pozīcijas. Mācību līdzekļos tiek iekļauti arī digitāli mācību līdzekļi atbilstoši izglītības likumam noteiktajam, kas ir digitālais vai mācību līdzeklis kā tāds. Lūdzu atbalstīt. Paldies, Olgai. Kolēģi, ir jautājumi? Jautājumu nav, tā tad lūdzam jūs atbalstīt. Lūdzu jūsu balsojumu. Aizem balsojumu. Par 9 pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumu, nav Leons, ir pieņemts vienbalsīgi. Ja, kolēģi, nākošais jautājums par Balnodu pašādu nekustamā īpašuma Ezera ielā 42A balvas noda daļās nodošana bez atlīdzības. Latvijas valsts iekšlietu ministrijas personām, un tā tad esam saņēmuši vēstuli no iekšlietu ministrijas, ka viņi vēlētos šī nekustamā īpašumā būvēt ugunsdzēsēju katastrofu centra depo, ja tautas sauc vienkārši ugunsdzēsēju depo. Jā, varbūt Gunta noziņo, tad es nokomentēšu vēl no savas puses. Gunta. Jā, ir saņemta valsts nodrošinājuma aģentūras vēstule ar lūgumu pieņemt lēmumu par zemes vienības Ezera ielā 42A balvos nodošana bez atlīdzības iekšlietu ministrijas īpašumā iekšlietu iestāžu un neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta funkciju veikšanai. Ir plānots būvēt katastrofu pārvaldības centra ēku ar B kategorijas ugunsdzēsības depo un papildu telpām valsts policijai, valsts robežsardzei, iekšlietu ministrijas informācijas centram, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Plānotā jaunās ēkas platība ir 2950 kvadrātmetru. Ir izskatītas vairākas iespējas, protams, laba vieta būtu varbūt slimnīcas teritorija un šobrīd esošā ugunsdzēsēju teritorija, bet diemžēl šo teritoriju platība neatbilst šodienas prasībām un līdz ar to tās teritorijas tika izslēgtas no izskatāmajiem objektiem. Un šobrīd ir izvēlēta šī zemes vienības daļa Ezera ielā 42A, kura šobrīd ir brīva, bet nav visa zemes vienības daļa, kā jūs redzat arī šajā te schematiskajā grafiskajā pielikumā. Ir izņemta lauka iebraukšanas ceļa daļa no Ezera ielas uz daudzdzīvokļu māju Ezera ielā 40
Un izņemta ir arī otra iebrauktuve no Miera ielas, kas arī ir piebraukšanai domāta uz Ezera iela 40, bet šajā vietā pirmkārt viņa ir ļoti šaura, tur tās mašīnas nemaz nevar iegriezties. Un ir arī gāzes iekārta, ap kuru ir aizsargjosla, kur nemaz nevarētu izmantot piebraukšanai. Un šeit tiek novietotas arī Ezera ielas 40 iedzīvotāju automašīnas, tā tad ir stāvlaukums. Un tāpēc ir plānots atdot īpašumā tikai zemes vienības daļu, ja visa zemes vienības kopējā platība ir 15,827 kvadrātmetri, tad atdot varētu tikai daļu 12,800 kvadrātmetri platībā. Un tāpēc lūdzu nodot bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstī iekšlietu ministrijas persona Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ezera ielā 42A Balvos Balvu novadā zemes vienības ar aptuveno platību 12,800 kvadrātmetri platībā, noteikto ministrijas funkciju, civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana nodrošināšanai pēc attiecīgā ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas. Ja šī lēmuma pirmajā punktā minētais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots šādiem mērķiem, tad iekšlietu ministrija nekustamo īpašumu nodot bez atlīdzības atpakaļ īpašumā Balvu novada pašvaldībai. Pilnvarot iekšlietu ministriju Balvu novada pašvaldības vārdā veikt visas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemes grāmatā uz Latvijas valsts vārdā iekšlietu ministrijas personā. Jā, paldies. Jā, kolēģi, tad vispirms vēlos teikt, ka šis nebūs gala lēmums, jo iespējams tad, kad mēs pieņemsim šo lēmumu, tad izskatīs projektētāji un tad jau būs komentāri attiecībā uz pašu nekustamo īpašumu, būs kaut kas jāprecizē, jo tas lielākais izaicinājums ir tas, ka lai uzbūvētu šādu katastrofu centru, ir nepieciešami pat cik vairāk dienesti, operatīvi dienesti, ir izbraucamie ceļi, jā, un iespējams tur mums kopīgi būs projekti, tad jāskatās, kuru tad būs šis izbraucamais ceļš. Kā jau Gunta minēja, tātad viens šis ceļa posms arī uz to gāzes krātuvi tika izņemts, jā, bet, manuprāt, tas būs ļoti nepieciešams priekš viena vai otrā dienestā izbraukšanas ceļā, tajā brīdī, kad notiek kāda nelaime, tad visi šie dienesti skrien ārā no savām garāžām un vienā brīdī viņi vēl tur uztais avārijas turpat pie depo. Jā, tad šis lēmums ir priekš tā, lai saņemtu tehniskos noteikumus atbilstošām iestādēm priekšprojektēšanas. Un tad, kad būs saņemti tehniskie noteikumi, atbilstoši balstošiem tehniskiem noteikumiem, tad mēs tad varētu arī piekorīgēt, ja tad būs nepieciešams korekcijas. Ja, kā Gunta minēt, praktiski 3000 kvadrātmetru tātad šī ēka būtu, kur būtu gan garāžas, tas ir no 4 līdz 6 ugunsdzēsēju mašīnām, gan arī policijas. Turpat būtu arī vieta pilsonības un migrācija pasu daļai. Tātad visi šie dienesti būtu vienā vietā. Tie kritēri attiecībā uz šiem ēkām bija gan stingri, gan komunikāciju nepieciešamība. Jā, tiek izskatīta Balvu pilsētā vairāki nekustami īpašumi, kā Gunta mina, viens no tiem bija. Un tā tad arī slimnīcas pie Pieguļuša teritorijā, kur pašvaldība īpašums, bet tur dažas ēkas pat jānojauc. Gan nebūtiskas, vai arī patiesībā arī mēģinājām sakomunicēt ar nekustamo īpašumu, kas ir Steikentavā. Jā, tas ir pie Viedas benzīntankā. Vakar gan es saņēmu izziņu no šī zemes īpašnieka, kurš atrodas ārzemēs. Viņš ir gatavs diskutēt par to, bet varbūt nekšķiet ministrijas puses, tas ir tas pasu daļa būtu gan tālu no centra. Šis ir tāds optimāls. Tāpat arī tika skatīts jautājums Daugavpils un Brīvas ilo krustojumā pretī šobrīd uzņēmumu Balvu būtu ražotnieki, kas ir Brīvas viens kā, bet tur arī viņi nedzina par labu.
Tāpēc šobrīd viņi piedāvā šo izskatīt. Tas procedūra sekojuši, ja mēs šodien pieņemam lēmumu. Paldies arī kolēģi, kas piekrita iekļaut šo darba kārtībā šajā sēdē. Tad mēs virzam un iekšējā dienests iekšlietu ministrijas var saņemt tehniskos noteikumus priekšprojektēšanas. Jo mēs ilgāk vilcināmies, šobrīd ir atrasta finanšu līdz attiecībā arī šī kara situācija, tātad pierobežas drošības struktūras sakārtošanai, protams, ja mēs ilgāk vilcināmies, jo var būvēs tie, kuri būs gatavāki. Vai ir kādi komentāri, kolēģi? Jā, vēlos piebilst, ka esam rosinājuši, paldies māju iedzīvotājiem, Aijā un otras mājas, ezerā 42 vecākajiem, esam vienojušies, ka piekdienu 8 vakarā aicinām iedzīvotājus uz tikšanos, kur mēs arī šo māju iedzīvotājiem pārunātu par iespējamu šo būvniecību varētu notikt nākošā vai neiznākošā gada attiecībā no tā, cik mēs ātri operatīvi pieņemsim arī šo lēmumu. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Jā, ne? Jā, precīzi tās vietas daudzas tika skatītas. Arī es esmu informēts gan par slimnīcas teritorijā, gan Brīvības ielā un Daugavpils ielas krustojumā. Ja mēs runājam Stekintavā, diskutējam to privāto zemes īpašnieku pie viedas pārpirkšanai, vai mēs neesam gatavi diskutēt ar zemes īpašnieku, tas ir tātad ezera 44A. Pa iespējamu. Tas iekļaujās pie paša. Ja ir vajadzīgs lēmums, mēs, protams, varam pieņemt šo, bet varbūt jāpilnvaro priekšsēdētājs, lai veic tomēr tās sarunas. Tas būtu loģisks jautājums, ir tikai par cenu. Un tur ir arī tā virsū stāv tā nepabeigtā māja, kurai šķiet, ka būtu vajadzīga ekspertīze, vai viņa vispār ir kādreiz atjaunojama, jo nevelti viņa netika pabeigta. Ja mani atmiņa nebija, tad tur bija kaut kādas problēmas ar pamatiem, ar nesošajām sēnām, kad drīzāk varbūt iespējams, ka viņa pat ir demontējama. Tas tāds ieteikums kolēģiem un priekšsēdētājiem. Jā, secinātie kolēģi, man bišķi arī ir par šo lietu drusciņu debatē. Skaisti, ka es ļoti atbalstu, jo šī vieta dabā ir ļoti, ļoti nekopta un aizaugusi. Un varbūt es teiktu tā, ka šis depo iedzīvot arī dotu zaļo gaismu mājiedzīvotāju, ko rītdien arī tiksimies mēs ar viņiem. Tad es ļoti arī piekristu, ja mēs tā privāto varētu veidot to otro izbraucamo ceļu no šīs teritorijas. Tas gan būtu ļoti svarīgi, jo izbraukt caur ezera 40 pagām, tas ir ļoti šauri un arī ļoti nedroši. Bet šī vieta manā skatījumā ir ļoti labi, es domāju, ir jādod iespēju, un tad arī varētu tālāk turpināt šo jautājumu, runāt ar to ceļu, par privāto zemi. Tā kā, paldies. Paldies, Saija, kolēģi vēl. Jā, labi, kolēģi, tad šobrīd tādas lēmuma projekts skan sekojoši. Tad pārbauda naudu pašai nekustamā īpašuma ezera ielā 42A balvas balvu naudu daļas nodošana bez dalības īpašuma Latvijas valstī iekšlietu ministru personām. Tas ir šā daļa. Izskatot, tika konstatēts, ka nekustamas īpašums ezerā ielā 42 balvas nauda kadastra numurs sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. Un ir reģistrēta zemes grāmatā. Kad saskaņā apstiprināto balvnotiektas plānojuma 2012-2023 gadam, gada aprīļa saistīšu noteikumu numur 3 par 2012 teritorijas plānojumu, grafisko daļu teritorijas izmantošanas abos noteikumu zemes vienības kadastra apzīmējumi plāno atļautā izmantošana ir jauktā apbūves teritorija. Tātad arī atļaus šobrīd.
Zemes vienības daļa aptuveni 3027, kad platība tiek izmantota kā dzīvokļa mājās Ezera ielā 40 balvas balvonodē piebraucamā ceļš un stāvokļa automašīnu novietošanai. Tātad pašā izskatā ministra īpašumu var nodot pāri uz vienības daļās aptuveni 12,800 platībā. Nu, lūk. Piekrītu kolēģu viedokļam, ka šobrīd mums būtu jāpieņem lēmums un virzītos tālāk ar iekšlietu ministru, diskutējot par tad, kad saņemsim tehniskos noteikumus. Un aicinu visiem, kam ir iespēja, tātad piedalīties šajā tikšanās piekdienā. Kolēģi, vai varam apstiprināt šādu lēmumu projektu? Varam? Tātad lūgtu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. Par 9 pret nav atturēs, nav nepiedalīt balsu, lēmums ir pieņemts. Vienbalsīgi. Paldies. Tad tiekamies to, kā reizi. Un šodien papildus kārtībās un dienā kārtībās pēdējais 48. jautājums par balvonodu pašapmaksājumu īpašiem pils ielā 9 Viļaka balvonodu zemes vienības daļas 2,8617 platībā. Tātad atvērās vaļā. Tātad platība un izbūju atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanas sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšana. Gunta ziņoja mums arī. Rīko novada pašvaldības nekustamā īpašuma pilsielā 9 Viļakā Balvu novadā zemes vienības daļas 2,8617 hektāri platībā atkārtotu nomas tiesību izsole. Šī jau ir būs 5. izsole. Apstiprināt nomas maksas nosacīto sākuma cenu 2174,98 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Apstiprināt lēmumu 1. punktā minētā nekustamā īpašuma atkārtotas nomas tiesību izsoles noteikumu projektu, kas ir pielikumā, uzdot nomas tiesību izsoli, rīkot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai. Jā, paldies, Guntai. Varu tikai nokomentēt attiecībā par, kāpēc šobrīd arī darba kārtībā iekļaut šis jautājums, tāpēc, ka līdz 22. bija jāpiesakās un vakar bija izsolē, jā, tad neviens nebija pieteicies, jā, jocīgi bija tas, tad, kad bija, mēs piedāvājam un bija, kas uzņēmē arī interesējās, jā, tad tā viens otru skatās, es domāju, ka tas pieteiksies, es domāju, ka šis pieteiksies, un beigās nepasaka neviens, nepieteicās neviens, tad ceram, ka uz šo izsoli, kas, manuprāt, būs 29. jūnijā arī pieteiksies, viens vai otrs vai trešais, jā, un tātad bija arī pilsētas pārvalde griezusies arī lūgumu, tātad, kamēr varbūt notiek šīs izsoles, kā apsaimniekot, kā pilsētas pārvaldei vai cita institūcija, bet mēs šobrīd to neskatām. Ja deputāti apstiprinās un lems šodien, ka mēs rīkojamies šo izsoli. Mani nedzird. Mani vairs nedzird, pazuda, jā? Dzirdam. Jā. Atkal pazudāt. Jā, to mēnesi praktiski, kā sezonas. Tagad gājā laika periodā pati veikšu ar Centro finanšu līguma aģentūru, gan arī runājis ar vārām un arī ar valsts kontroli. Nekādu pretunu, ja šajā brīdī, kamēr nav apsaimniekota, to darītu pašvaldība, protams, no pašvaldības puses, ņemot vērā projekta noteikumus un finansējuma avotu noteikumus, tad ir tā, ka mums ir jāmeklē nomnieks, un paldies gan Sandri, gan Rolgai ir aprēķins, cik tas varētu arī izmaksāt, lai mēs arī nekropļotu šo konkurenci. Pagaidām tad mēs atturāmies no šī, bet, ja jūs piekrītat, tad aižam atkārtotā izsoli, droši vien, ka ceram, ka arī būs uzņēmēji, kas pieteiksies, un tātad ir apsaimniekošana nekustamā īpašuma
Tāds man ir komentārs, man vēl ir jautājumi par šo. Zemāku cenu mēs vairs nevaram laist, tas ir šobrīd ir zemākā cena, kura ir šobrīd mēs varam piedāvāt, un tad cerams, ka tas nav tas šķērslis, kāpēc šī cena nav tas, kas biedē. Citi faktori, kas mums nobiedējas, bet iedrošinās un uzņēmējs tam piesakās. Ja nepieteiksies tie, kas varbūt ir vēlējuši, protams, mēs pieliksim visas pūles. Ja negrib savēt, tad vai pieteiksies 6. Īsais komentārs ir tāds. Ir ienācis priekšlikums balsot. Ja citu priekšlikumu nav, kolēģi, lobby uz balsojumu. Beidzam balsojumu. Par 9 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies, arī ar šo šī dienas kārtības jautājumu ir izsmelti. Kolēģi, paldies par jūsu pacietību. Teikšu, ka sēdi vadīt nav viegls izaicinājums. Paldies Jūlijai par atbalstu un visiem, kas tehniski atbalsta šo sēdi nodrošina. Kolēģi, tiekamies tad nākošajā nedēļā. Mums ir svarīgi jautājumi attiecībā, vēl prāt arī komiteju vadītājiem parunātu. Paldies uz tiem, kas skatījās mūsu attālināti un arī YouTube platformā. Lai skaista šis brīvdienas vasarīgs no Eiropas puses var nokomentēt to, ka bija tikšanās ar Eiropas komisijas ģenerāls direktorija un ka finansējums Latvijai būs, netiks samazināts, arī neskatoties, ka Ukraina tiek atbalstīta. Svarīgi, lai pašie saimnieciski to apsaimniekot. Jā. Paldies un lai jauka šī diena. Paldies par darbu visiem. Saglabāt un slēgt. Es noslēdzu. Atvienoslēdzu. Paldies tev, liels. Paldies tev, Jūli, patiešām. Tev visam. Rīta neviens internetu pat neslēdz. Nav ko tērēt.